Tu šodien teici, ka savulaik tu liki lozi, visu lozi uz attiecībām. Kā tad ir ar tām attiecībām? Kā var tā notrāpīt pareizi ar pirmo šāvienu? Tā ir, tavuprāt, laimes spēle, vai mēs to kaut kur uzreiz jau intuitīvi zinām? Vai, ja mēs intuitīvi jūtam, tad tas ir pirmais signāls, ka vajag ļoti pārbaudīt, jo intuitīvi mēs uzķeram kopīgas sāpes. Un ar šo cilvēku es piedzīvošu, uzturēšu to, kas man ir pazīstams, un bieži vien pazīstamais nav patīkams. Nu, piemēram, ģimene, kurā, nezinu, labi, tāpat atkarība. Viens ir atkarīgs, ja? Pieaugot cilvēks, viņš vienkārši intuitīvi jūt, kur viņš var dabūt partneri ar atkarību, jo viņš prot dzīvot, kā ir atkarīgā ģimenē. Tā kā ar intuīciju es gribētu teikt, ja mani kāds ļoti piesaista, tad bieži vien ir tas jautājums, vai mani nepiesaista sāpīgais aspekts, ka te es varu to dabūt. Un jā, jautājums, es tā dzīvoju 21 gadu kopā attiecībās. Jā, tu esi vinnējusi kaut kādā abrīnojamā laimes spēlē, vai kas ar tevi? Nē, es ļoti labi atceros to, ka man ir 2 šķirtas laulības, sāpīgas pieredzes, un tās ir bijušas manas kļūmes. Es izvēlējos tos cilvēkus, nevis man kāds viņus piespēlēja, vai kas nelaimīgajā liktenī ietrāpīju. Un tad es sāku domāt, kā es izvēlējos. Kā? Kas ir tas veids, kā? Ļoti emocionāli. Emocionāli, kad patīk, gribās. Un ļaujos. Tā nevajag izvēlēties. Mani aprecēja. Man aprecēja. Bet mēs taču tā sapņojam, ka mūs aprecēs, mūs paņems. Princis baltā zirga atjās, vai ne? Tā kā mazu meiteni uzcels. Nu jā, bet tad es esmu maza nenobriedusi meitenīte. Es principā gribu veidot attiecības kā pieaugusi sieviete. Un ja es veidoju attiecības kā pieaugusi sieviete, tad es skatos uz to cilvēku un domāju, kāds viņš ir. Kā viņš uzvedās attiecībā ar citiem, kā viņš uz ielas brauc, ja? Ar mani viņš dāvina ziedus, bet uz ielas viņš saka, idiots, kur brauc? Ja, tad, principā, visticamāk, kad viņam nepatiks kaut kas manī, viņš man arī sauks par vistu vai vēl kaut kā. Jā, es esmu dzirdējis Rimī, tas bija brīnišķīgi, mēs ar vīru kaut ko pērkam, un viena sieviete, foršs jauns pāris, skaisti cilvēki, labi ģērbti, viss viņiem bija. Un viņa saka, vai pirkt šo vai to, stūbā vista, pati nevari pieņemt lēmumu. Wow! Ja? Tas bija kaut kāds redzams, stūbā vista kaut kur jau izskanēja, ja, pirms tam.